Sveiki, mani sauc Aigars, un jūs esat BeSafe Latvija YouTube kanālā. Šis ir kanāls par darba aizsardzību ikvienam, kā arī ik viens var piedalīties tā pilnveidošanā, uzlabošanā, atliek uzrakstīt e-pastu vai kā citādāk sakontaktēties, un tā tad rezultēties tas var ar kādu video materiālu, kas būs interesants ne tikai konkrētam cilvēkam, bet visiem pārējiem. Tāpat tās var dalīties ar šo informāciju, tā kā izmantot maksimāli, ja jūs uzskatāt, ka tas ir tā vērts, lai mums visiem drošs darbs. Tātad BeSafe klientiem mēs taisu infolapu, un šajā gadījumā tāda neliels ieskats par infolapu par darba apģērbu un aizsarga apģērbu. Tātad tas mērķis būtu cilvēkiem radīt iespēju izlasīt, maksimāli saprast informāciju par darba apģērbu, ja, un, ja ir nepieciešams, atbildēt arī uz viņu jautājumiem. Tātad šādi izskatās šī te infolapa, attiecīgi informācija vispārēji, tātad arī bildes augšā, apakšā tātad kodējums. Protams, katram uzņēmumam tur var salikt, lai to vajadzīgo informāciju šeit es vairāk iekopēju kopējo, jo izdzēst vienmēr ir vienkāršāk. Attiecīgi redzamā vietā A3 vai A4 formātā, un cilvēki tad var izlasīt, kā jau es teicu. Un attiecīgi sastāv no bildēm, lai cilvēki redz, jo dažreiz mēs zinām, protams, ir stāsts arī par šiem te aprakstiem, varbūt, ka nevienmēr tie apraksti ir korekti, bet principā mūsdienās darba apģērbs no aizsarga apģērba jau īsti neatšķirās. Ja? Līdz ar to pareizi izvēloties, pareizi saprotiet, mums ir jāsaprot, kāds tad ir šīs te kodējums, jo aizsarga apģērbs, protams, pasargā no kaut kādiem riska faktoriem. Darba apģērbs ir vienkārši apģērbs ikdienišķai lietošanai, putekļi, netīrumi, lai mums pasargātu, ja, jo, protams, ja mums ir dažādi darbi, tur operatori pie iekārtām vai mehāniķi, protams, mēs ar savām drēbēm īsti tur nestrādāsim. Un tālāk jau attiecīgi ir šīs te kodējums pēc standarta, ja, jo tur parādās, mēs zinām, tie, kuri zina cipariņi pie piktogrammām aizsarga apģērbā, un ne tikai parādās šī drošības zīme, kad attiecīgs apģērbs ir jālieto, jo tur jau nav pateikts, kāds apģērbs. Jā, es esmu redzējis, bet tā ir tāda lieta, ka pie šī te apģērba liek tādu tā kā informatīvo plāksnīti, kur pateikts, ka minimālās prasības. Ja mēs runājam par minimālām prasībām, jo principā tas ir tas pamats, kā jebkurai lietai arī apģērbam minimālās prasības. Attiecīgi mēs, protams, varam labāku apģērbu nopirkt, mēs saprotam, ka viņš kaut kā vairāk pasargās, bet principā mums ir vajadzīgs, lai no konkrētā riska, un tāpēc ir šīs te minimālās prasības. Tā kā, tādā veidā apmēram cilvēki var saprast, kas tur ir nokodēts, un ja tas ir pieejams, jebkurš var arī pieiet un kopā ar cilvēku, ar speciālistu izrunāt, kam ir nozīme, kam nav nozīme, ko tas nozīmē un ko tas nenozīmē. Un video noslēgumā vēlos novēlēt visiem foršu dzīvi drošā darbā.